Paldies par jauko ienaugumu. Vienmēr ir jauki atgriezties Latvijā. Man vienmēr patīk tā iedvesmojošā atmosfēra, ko es redzu šeit. Te ir daudz kolēģi, kas turpina darīt labu darbu. Es esmu Nordicom līdzdirektora, kas ir Ziemeļvalstu mediju pētniecības centrs, un tas atrodas Zviedrijā. Mēs strādājam visās Ziemeļvalstīs un sekojam līdzi mediju attīstībai un runas brīvībai, kā arī mediju pratībai. Un viens no nesenākajiem akūtajiem jautājumiem, kas ir parādījušies laikā, kad mākslīgais intelekts ražo tik daudz informācijas. Jautājums, kā to konceptualizēt, kā to izprast, kā to izmantot dažādos pedagoģiskos kontekstos. Un es gribēju sniegt ātru ieskatu izglītības aspektos. Ļoti vispārīga pieeja dažādām kompetencēm, kas mums ir nepieciešamas, lai strādātu ar šo diezgan jauno fenomenu. Es runāšu par šo tēmu žurnālisma izglītības kontekstā, bet es zinu, ka jūs nākat no dažādām jomām un ir daudz kas kopīgs dažādās izglītības nozarēs un kontekstos. Žurnālisma izglītība ir studiju programma vairākās universitātēs. Bet dažādām studiju programmām ir arī kopīgas lietas, kad runājam par mākslīgo intelektu. Un būtībā tas ir viens un tas pats. Un es arī gribu teikt, ka nav tik daudz jaunu lietu, pat ja mēs patiesībā ļoti daudz lietu, ko mākslīgais intelekts var darīt mūsu labā. Diskusija ir ļoti svarīga tieši šobrīd. Jo šobrīd mēs saskaramies, un patiesībā šobrīd ir ļoti daudz cerību, un tajā pašā laikā arī baiļu attiecībā uz mākslīgā intelekta attīstību. Starptautisku tehnoloģiju līderi ir izstrādājuši atvērtu vēstuli mākslīgā intelekta attīstītājiem. Kā mēs zinām no populāras zinātnes, kas runā par mākslīgo internetu, pārsvarā runā par datoriem, kas pārņem pasauli. Kas notiks tad? Mēs negribam, lai roboti sabojā cilvēci un tā tālāk un tā tālāk. Ir daudz arī emociju šeit iesaistīt un emocionāli ietekmi šajā sarunā par mākslīgo intelektu, par ko ir jārunā tieši pedagoģiskajā kontekstā. Lietas, kas mums ir kopīgas pedagoģiskajā darbā, ir šīs trīs dažādās pratības jomas. Sāksim no labās puses, labā stūra. Vispārīgi mediju pratība. Visiem cilvēkiem vajadzētu zināt, kas vispār ir mākslīgais intelekts. Tas nav viegls uzdevums veicināt šo informētību, jo ir daudz konceptu, kas ir abstrakti attiecībā uz mākslīgo intelektu. Un mums vajadzētu izvairīties arī no pārāk mazas sapratnes par to, ka mākslīgais intelekts ir tikai ChatGPT. Tas ir kāds plašāks, dziļāks un grūtāk risināms. Bet tas ir kaut kas, kas aptver visus. Un diezgan svarīgi ir mācīt arī akadēmisko pratību, kas attiecas gan uz mācīšanu, gan uz mācīšanos. Proti, kā izmantot mākslīgo intelektu mācīšanas procesā.
Mēs, kas māca, arī tikai mācāmies. Jo, lai mēs sekotu līdzi jaunākajam, mums ir, jo viss jaunākais, lai mēs tam sekotu līdzi, mums ir jābūt informētiem. Ziemeļvalstu kontekstā ir 22 vai 25 akadēmiskā žurnālistikas iestādes, un tās visas, kā jau jebkuras studiju programmas pasaulē, tajās tiek runāts par vienām un tā pašām tēmām. Kā iekļaut mācību programmās mākslīgo intelektu. Es izgāju cauri mācību programmai šobrīd, un es atradu vienu kursu, kurā bija uzsvars uz mākslīgo intelektu žurnālistikā. Mūsu databāzē, kas apkopo dažādas kursus un programmas, bija 10 programmas, kas koncentrējas uz mākslīgo intelektu, un neviens nebija no sociālo zinātņu aspekta. Tas galvenokārt bija saistīts ar datorzinātnēm. Bet šis konkrētais kurs, ko es atradu Jyväskylän universitātē Somijā, bija ļoti labi aprakstīts, kā pieiet mākslīgajam intelektam, lai to saprastu un analizētu. Bet, protams, tas mums dod ļoti radošu iespēju izmēģināt un radīt un saprast, ko mēs varam darīt ar mākslīgo intelektu. Un tas ir virziens, kurā iet. Arvien vairāk moduļu un uzdevumu ir saistīti tieši ar ražošanu un eksperimentēšanu ar mākslīgo intelektu. Un tas tiek aktīvi iekļauts mācību programmās. Jo nepietiek tikai ar to, ka mēs saprotam, ka kaut kas ir veidots ar mākslīgo intelektu, bet tie pašā laikā ir svarīgi arī saprast, kā to darīt pašiem. Jo šīs tehnoloģijas visbeidzot ir lietotājiem draudzīgas un viegli pieejamas. Es nesen rediģēju grāmatu par mākslīgā intelekta izmantošanu, un šī ir startautiska perspektīva, ne tikai Ziemeļvalstu pieredze. Tajā bija eksperti no dažādām jomām, kas runā par dažādām perspektīvām, kas būtu jāpielieto žurnālistikā. Tas sākās pirms vairākiem gadiem. Sākumā bija ļoti grūti atrast šos ekspertus. Ekspertus, kuriem ir izpratne par tehnoloģijām, mākslīgo intelektu, arī izglītību, izglītības praksi, pedagoģijas virzieniem, un tajā pašā laikā saprot, ko nozīmē žurnālistika, izglītošana žurnālistikas jomā. Tad pirmo reizi parādījās ChatGPT. Pēkšņi tas kļuva par rīku un problēmu, ko izmanto visi. Vispārēja izpratne par mākslīgo intelektu ir kaut kas pavisam cits. Un tajā dienās, kad mēs sākām šo projektu. Diezgan pārsteidzoši, ka attīstība notiek tik strauji. Šī situācija patiesībā atgādina man internetu. Mēs runājam par to, kā rīkoties ar mākslīgo intelektu. Arī internets bija tehnoloģija, kas mūs ļoti ietekmēja. Un tieši tāpat mūs ietekmēs arī mākslīgais intelekts. Tas maina visas sabiedrības jomas ļoti būtiski. Un, kad runājam par žurnālistiku, viena kursa iekļaušana žurnālistikas mācību programmās, taču pakāpeniski cilvēki saprot, ka internetam jābūt visam. Un es domāju, ka tieši tāpat būs arī ar mākslīgo intelektu. Grāmatā mēs sadalām
problēmas, mākslīgā intelekta problēma divās daļās. Tikai dažas nodaļas grāmatā ir par mākslīgo intelektu žurnālistikā. Lielākā daļa nodaļu ir saistītas ar zināšanām par mākslīgo intelektu. Tas ir vienlīdz svarīgi spēt saprast, kas notiek ar sabiedrību dažādos aspektos, dažādās sabiedrības grupās, lai varētu izmantot mākslīgo intelektu žurnālistikā. Kad runājam par kompetencēm, prasmēm, kompetences ir zināšanas, prasmes un attieksme. Zināšanu daļa ļoti svarīga. Mums ir jāsaprot, kas ir mākslīgais intelekts, ko mēs domājam, kad mēs sakām mākslīgais intelekts. Un kādas ir jaunās prasmes, kas var nākt līdzi mākslīgajam intelektam. Kas patiesībā šajā visā nav jauns. Un kā apvienot šīs divas lietas, jaunos elementus un jau pazīstamos elementus. Un varbūt šeit runājot par prasmēm, viena no prasmēm, kas mums ir nepieciešama, ir kā komunicēt ar mašīnām. Un attieksme. Vispārīgi mākslīgā intelekta veicināšana ir saistīta ar attieksmēm. Tagad mums jau ir kaut kādi ētiskie rāmi un organizācijas arī izstrādā ētiskās politikas un noteikumus tam, kā izmantot mākslīgo intelektu, un notiek arī diskusijas par platformu regulēšanu un citiem digitālajiem mēdījiem. Tad kā izmantot šos satvarus, lai tie nebūtu ierobežojoši, bet lai to izmantotu kā radošu iespēju, kā atrast līdzsvaru attieksmē. Tātad, tiem, kas domā, kas tad īsti ir mākslīgais intelekts, es ļoti daudz par to nerunāšu, bet vispār mēs varam teikt, ka nav skaidrs definīcijas vai definīcijas, kur izmantot visi. Vismaz, ja mēs salīdzinām ar mēdīpratību un informācijas pratību, tām ir diezgan skaidrs definīcijas. Bet mākslīgā intelekta termina saknes ir no 20. gadsimta vidus, kad profesors Makārtnijs no Dartmutas universitātes bija izveidojis darbnīcu, kurā bija eksperti no kibernētikas un datorzinātnēm un ieviesa un iepazīstināja ar šo terminu. Un šis termins tika lietots, lai aprakstītu tehnoloģijas, kas spēj darīt vairākas lietas, veikt uzdevumus, kurus parasti veic cilvēki. Un šī ideja ir, ka mākslīgais intelekts vismaz daļēji un dažos sektoros var pārņemt šīs darbības, un arī mākslīgais intelekts var mācīties, uzlabot savas darbības un kļūt labāki. Principā šīs ir galvenās mākslīgā intelekta dimensijas, kas visiem būtu jāzina. Un es vēl vēlējos pieminēt, ka mākslīgais intelekts ir kategorija dažādām tehnikām, metodēm, uzdevumiem, tieši datoros, mašīnās vai datorsistēmās. Tātad ir dažādi koncepti, dziļā mācīšanās, mašīnu mācīšanās, neirālie tīkli un citi, kurus vajadzētu apskatīt, pirms jūs spēsiet visu kopējo konceptu uztvert. Bet, ja mēs paskatāmies uz mākslīgo intelektu saistībā ar žurnālistiku, mēs varam teikt, ka mākslīgais intelekts padara žurnālistiku efektīvāku. Nesenā ziņojumā no Knight fonda ir diezgan skaidrs, ka
mākslīgais intelekts var atbrīvot žurnālistus no vienkāršām monotonām darbībām un ļaujot tiem novirzīt savu enerģiju uz nozīmīgākām darbībām. Tas arī var palīdzēt radīt žurnālistisko saturu vai arī strādāt kādā citā komunikatīvā uzdevumā. Šajos gadījumos saturs var kļūt pievilcīgāks, palīdzēt cilvēkiem iesaistīties, var radīt jaunas prezentācijas veidus, jaunas veidus, kā piekļūt avotiem, vai jaunas veidus, kā ražot audiovizuālo materiālu. Mēs arī varam lietot ieteikumu sistēmas un ļaut auditorijām labāk atklāt jaunu saturu. Bet kas vēl paliek? Paliek cilvēka iesaistas svarīgums. Žurnālistika vēl aizvien ir žurnālistika, un mums arī jāiemāca šis aspekts. Un mums eksistējošajās programmās būtu jāievieto pārdomas par to, kā indivīds attiecas pret jaunajām tehnoloģijām. Mākslīgais intelekts, kuru var ieviest dažādās tehnoloģijās vai programmatūrās, ir viena puse, un otra puse arī varbūt ar cilvēku nesaistīta tehnoloģija, individuālais aģents. Tātad mums ir jāsaprot, ka mēs varam sadarboties ar šiem necilvēcīgajiem pusēm, un arī tiem, kas saņem šo informāciju un saturu, viņam jāzina, ka ne cilvēks ir veidojis šo saturu. Un mums ir arī jāapsver tas, ka mums ir tendence cilvēciskot tehnoloģijas, šos inteliģentās iesaistītās puses, piemēram, šos chatbotus. Mēs, piemēram, viņiem iedodam vārdus, Čārlijs vai Līza un tā tālāk. Mums ir jāpatur prātā, ka vēl aizvien ir mašīnas, kas pašattīstās un kas spēj atbildēt. Varbūt mēs pilnībā nekontrolējām to, ko viņi dara, bet mēs vēl aizvien varam tomēr tos ietekmēt. Mums jābūt stratēģiem, kas viņiem saka, kas viņiem jādara. Runājot ar žurnālistikas izglītības pārstāvjiem, viņi domā, ka šie ir jautājumi, kas jāapspriež. Viens svarīgs aspekts šeit ir, kā ziņu veidotāji ir reaģējuši uz mākslīgo intelektu. Mēs varam redzēt, ka, piemēram, BBC, Associated Press un The Guardian, viņiem ir vienota nostāja, un viņiem ir dažādas regulas un ieteikumi žurnālistiem, kā lietot mākslīgo intelektu savā darbā. Bet ir daži fundamentāli principi žurnālistikas izglītībā, kurus ir svarīgi paturēt prātā. Mēs domājam, ka žurnālistikas izglītībai vienmēr jāsako industrijai, bet tā nav tikai par cilvēku un studentu iesocializēšanu industrijā. Mums ir arī jārunā ar universitātes darbiniekiem un jāpadara viņus, jānoliek viņus soli priekšā šai tehnoloģiskajai attīstībai un jāatrod veidi, kā potenciāli nākotnē izmantot šo tehnoloģiju neatkarīgi no tā, kādus ierobežojumus, ar kādiem ierobežojumiem sastopas ziņu ražotāji, jo viņi vienmēr domā par naudu un par to, ko ir vērts darīt no ekonomiskā skatu punkta. Bet mēs universitātē netiekam šādā veidā ierobežoti. Mēs varam brīvi pārdomāt, piemēram, žurnālistiku, bet tas arī var būt cits saturs un to saistība ar mākslīgo intelektu. Pārdomājot, mums arī vajadzētu domāt par to, kas mums jau ir. Žurnālismu izglītībā mēs domājam par dažādiem žurnālistikas veidiem, piemēram, tiešsaistes žurnālistikas atvainojos, un citi žanri. Un katrā šajā žanrā jau tiek apspriesti šie jautājumi.
Tātad tas nav jauns elements, kas tiks ieviests visur, un ir jādomā par pedagoģisko aspektu, kas arī ir saistīts ar citām disciplīnām. Ir dažādi veidi, kā mācīt, kas var būt saistīti ar mākslīgā intelekta idejām. Piemēram, mācīšanās darot ir ļoti laba lieta, lai domātu un veidotu individa attiecības ar mākslīgo intelektu. Varbūt viena jaunā lieta, kas ir jāiemācās ne tikai studentiem, bet arī skolotājiem, ir par uzvedināšanas prasmēm tieši ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Tad kā veidot pareizas un labas instrukcijas mākslīgajam intelektam, lai tas varētu nodrošināt mums specifisku informāciju. Un, kad mēs dodam mūsu instrukcijas un uzdevumus, ir ļoti laba iespēja šajā brīdī pārdomāt par neobjektivitāti, kas varētu rasties no mašīnu mācīšanās. Jo, ja mēs iedodam uzvedni mākslīgajam intelektam, skaists vīrietis, kas izskatās pēc aktiera vai kāds no bestsellera. Šo mēs radījām ar Playground AI lietotni, un tad otrs varētu būt neglīts vīrietis bez matiem. Un šajos gadījumos mākslīgais intelekts ņem to, kas jau eksistē internetā, un bieži vien šī neobjektivitāte, kas ir balstīta seksismā vai rasismā, ir kaut kā jānovērš. Par laimi ir dažādi resursi, kurus var izmantot pašapmācībai, ko mēs kā praktiķi varam un akadēmiķi varam lietot. Mums ir jāpārvalda jaunās tehnoloģijas. Un pirmais tiešsaistes kurs tika izveidots Helsinku universitātē. Tas ir ļoti labs sākums, bet runājot par žurnālistikas izglītību, ir daudz žurnālistikā iesaistītās puses, kas šobrīd veido šos lielos tiešsaistes kursus, kurus varat atklāt Coursera platformā un citās līdzīgās. Tad šī ir koleģiāla mācīšanās un sadarbības starp praktiķiem, kas arī ir radoša iespēja. Izaicinājumi žurnālistikas mācības spēkiem, kā es norādīju UNESCO rokas grāmatā, mums ir konceptuāls izaicinājums, lai saprastu, kas ir mākslīgais intelekts, mums ir diskursīvs izaicinājums, mums ir jāsaprot, kādas ir publiskās debates par mākslīgo intelektu un jābeņi atrast līdzsvaru starp ideju, ka datori pārņem pasauli un to, ka tie padara mūsu dzīvi vieglāk. Mums ir kompetenču izaicinājums, mums ir publiskās izglītības izaicinājums, jo žurnālisti arī ir sabiedrības izglītotāji. Līdz ar to mums arī nākotnes žurnālistiem jāiemāca kļūt par mākslīgā intelekta apmācītājiem. Un tas arī noteikti ir attiecināms bibliotekāriem un jebkādiem citiem praktiķiem pedagoģiskajās karjerās un profesijās. Un universitātēs mums ir arī didaktiskais izaicinājums, kā to ieviest mācību praksē. Vēl literatūras tiks radīts tuvākajā laikā par šo tematu un tieši saistībā dažādām disciplīnām, dažādiem kontekstiem. Tātad līdz šim raksti ir bijuši vispārēji, tieši runājot par sociālajiem un izglītības aspektiem. Paldies!